Godātie klātesošie, tas, ka esmu pēdējais runātājs, nenozīmē, ka visas barjeras ir kritušas un es runāšu teju bezgalīgi. Diena ir bijusi iespaidiem bagāta, par ko liels paldies konferences organizētājiem, gan arī iepriekšējiem runātājiem. Pirms aptuveni 8 gadiem Liepājas Svētā Jāzepa katoļu katedrāles noliktavā tika atrasts kāds portrets. Bija skaidrs, ka tas ir kāds katoļu garīdzinieks, taču gan viņa sejas panti, gan apģērba detaļas bija neskaidras. Portretā augšējā kreisajā stūrī bija saskatāms arī kāds ģērbonis. Faktiski šī portreta sākotnējais stāvoklis pēc atrašanas kaut kādā mērā atspoguļo arī to, ko mēs zinām par Kurzemes katoļu garīdziniekiem. Iepriekšējā pētniecībā parasti tiek izcelta tikai vienas Kurzemes katoļu garīdznieku grupas, proti jezuītu darbība, viņu literārais, viņu mākslinieckais, arhitektūras veikums, bet gandrīz vienmēr viņu ēnā paliek citi garīdznieki, citi priesteri. Un tāpēc šodienas referātā es pacentīšos raksturot 18. gadsimta pēdējās trešdaļas Kurzemes katoļu garīdziniekus kā kopumu, kas aptver dažādas garīdzinieku kategorijas. Bet ievadam īsumā varbūt tās būtu jāpastāsta, kas tad ir Kurzemes hercogistes katoļi 18. gadsimta pēdējā trešdaļā. Kopš 1685. gada Kurzemes hercogistes un Piltenes apgabala katoļticīgie garīgās pakļautības ziņā ir nonākuši tā saucamo Livonijas bīskapu pārziņā. Un šajā gadā rodas tāds specifisks, saudabīgs baznīcas administrācijas veidojums kā Livonijas un Kurzemes jeb Piltenes bīskapijas. 17. 18. gadsimta avoti lieto tieši daudzskaitļa formu, mūsdienās to sauc par Livonijas, Kurzemes jeb Piltenes bīskapiju. Sava veida bīskapija jumis, kā to, manuprāt, trāpīgi raksturoja kāds lietuviešu pētnieks savukārt. Bīskapijas vadītāji bija tā dēvētie Livonijas bīskapi. Bīskapa sēdeklis atradās Daugavpilī, Svētā Jāzepa katedrālē. Svētais Jāzeps bija arī šī divu bīskapiju veidojuma debesu aizbildnis. 1772. gadā notiek pirmā Polijas-Lietuvas valsts dalīšana, kā rezultātā šīs diecēzes būtiska daļa, kas aptvēra Latgali, ja poļu inflantiju, tiek pievienota Krievijas impērijai, un, lai gan formāli Livonijas bīskapu pārziņā šī daļa paliek līdz 1783. gadam, faktiski viņi pārvalda tikai šo Kurzemes hercogistes daļu. Šajā kartē esmu centies iezīmēt vietas, kur aplūkojamajā laika periodā atradās katoļu draudzes un kapelas. Kā redzam, katoļu kopiena ir izkaisīta gandrīz pa visu hercogistes teritoriju, varbūt tās atskaitot tās ziemeļu daļu. Jūs ievērojāt, ka daži punktiņi ir zaļā krāsā, un arī mana referāta virsrakstā ir minēti vienkārši katoļi, nevis Romas katoļi tikai. Šajā laikā Kurzemes hercogistes katoļu kopienu veido faktiski divas apakškopienas. Romas, jeb latīņu rita katoļi, tie ir katoļi, ko mēs lielākoties pazīstam ikdienā, un arī grieķu, jeb austrumu rita katoļi, jeb uniāti, tātad austrumu kristieši, kas kopš 1596. gadā noslēgtās Brestas unijas, saglabājot savu austrumu liturgisko tradīciju, dievkalpojumu baznīcas slāvu valodā, atzīst Romas pāvestu kā savas baznīcas galvu. Kurzemes hercogistē
uniāti, jeb grieķu rita katoļi, koncentrējas tās austrumu galā, kā mēs to redzam kartē. Hercogistes katoļu kopienu veido gan pilsētu, gan lauku draudzes, gan arī mazākas muižu kapelas. Lielākā pilsētas draudze ir Jelgavā, aptuveni 3000 ticīgo. Lielākā draudze vispār atrodas Ilūgstes miestā, Hercogistes austrumos, un tieši Hercogistes austrumos koncentrējas ne tikai grieķu rita katoļi, bet arī liela Hercogistes Romas katoļu daļa. Hercogistes rietumu daļā savukārt lielākā draudze ir Alsungā, un tās filiālē Jūrkalnē aptuveni 3000 ticīgo. Kopējs abu ritu katoļu skaits aplūkojamajā periodā varētu būt aptuveni 30 000. Ja mēs mēģinam analizēt Hercogistes katoļu kārtas piederību, sociālo struktūru, tad skaidrs, ka lielākā daļa ir zemnieki latvieši, taču viņu vidū ir sastopami arī lietuvieši, dažādām sociālajām kārtām piederīgi poļi. Katoļticīgo vidū ir arī augsti stāvoši aristokrāti, hercogu galminieki, arī lieli zemes īpašnieki. Bet pārējot jau konkrētāk pie garīdzniekiem, kas ir mana šodienas referāta tēma, es labprāt iezīmētu Kurzemes hercogistes garīdzniecības struktūru aplūkojamajā periodā. Un šis periods, es precizēšu, aptver laiku no 1774. līdz 1794. gadam. Kāpēc tik precīzi? Jo šajā laika posmā hercogistes katoļu garīdzniecības kopums ir puslīdz nostabilizējies un ir iespējams fiksēt kaut kādu status quo. Pirms tam, pēc tam notiek dažādas krīzes, kas arī ietekmē hercogistes katoļu garīdzniecības statusa izmaiņu, kas arī būtiski pagarinātu manu referātu. Katoļu garīdzniecību mēs varam iedalīt divās lielās grupās. Pirmā ir tā saucamie laicīgie, jeb sekulārie priesteri. Tie ir priesteri, kas ir pakļauti tieši bīskapam un kuru galvenais pienākums ir pastorālā aprūpe draudzēs. Otra grupa ir tā saucamie regulārie garīdznieki, regulārais klērs. Tie ir katoļu garīdznieki, kas pieder kādam reliģiskajam ordenim – jezuītu, dominikāņu, franciskāņu vai kādam citam. Šajā pīrāgā jūs redzat arī segmentu ar uzrakstu bijušie jezuīti. Kāpēc tāds šeit ir atrodams? Līdz pat 1774. gadam jezuīti veido trešo daļu no Kurzemes hercogistes garīdzniekiem. Viņi ar bīskapa atļauju ir draudžu aprūpētāji, viņi ir pasniedzēji skolās, viņi ir lauku misionāri, viņi ir muižnieku kapelāni. Kas notiek 1774. gadā? Šajā gadā hercogistes teritorijā tiek likvidēts jezuītu ordeņa klātbūtne. Jezuītu ordenis, ja Jēzus sadraudzība, vairāku Eiropas galmu spiediena rezultātā tiek ar pāvesta Klementa 14. rīkojumu likvidēts visā pasaulē, izņemot divas valstis, kas nebūtu nav katoļticīgas, proti Prūsijas karalistē, kur tas pastāv vēl 6 gadus, un Krievijas impērijā, kur tas pastāv līdz 1820. gadam, un no kurienes faktiski sāks arī jezuītu ordeņa atzimšana 19. gadsimta sākumā. Likvidējot jezuītu ordeni, protams, iestājas nopietna garīdzniecības krīze. Pastāv draudi, ka daudzas hercogistes katoļu draudzes paliks bez saviem ganiem, skolas paliks bez skolotājiem, arī paši jezuīti nav droši par savu statusu, jo nav zināms, vai būs finansējums, vai viņi spēs sevi nodrošināt. Viņiem ir jāpāriet
laicīgo garīdznieku statusā, ko visi arī izdara, bet ne visi paliek Kurzemē, citi meklē labāk nodrošinātas vietas, privātos magnātu galmos, ārpus Kurzemes, atrod skolotāju vietas kaut kur Lietuvā vai Polijā, taču daļa jezuītu paliek kā laicīgie garīdznieki, bet kāpēc es viņus tomēr nošķiru no pārējiem latīņu rita laicīgajiem priesteriem, jo arī tā laika dokumentos viņi tiek izcelti kā eks-jezuīti, un viņi tomēr veido izcelsmes, izglītības un kalpošanas ziņā saurupu priesteru grupu. Bet, kā redzam, šajā laikā 43% no katoļu priesteriem hercogistē veido jau latīņu rita laicīgie priesteri, bet tas ir jezuītu ordeņa likvidācijas rezultāts. Bez šiem mēs redzam arī baziliāņus. Baziliāņi ir austrumu rita reliģiskais ordenis, kas dibināts 17. gadsimta sākumā, un hercogistē ir 2 baziliāņu klosteri, viens Jēkabpilī un otrs Ilūkstē. Šajā pašā pīrāgā mēs atrodam lāceriešus, jeb misiju kongregācijas priesterus, kuru vārds vairāk mums saistās ar Latgali, jo tieši lāceriešiem bija uzticēta 1757. gadā dibinātā Krāslavas garīgā semināra vadība. Kurzemes hercogistē viņi ieradās vēlāk, 1789. gadā, kur viņu pārziņā nodod bijušos jezuītu īpašumus Ilūkstē un uztic arī jaundibināta Ilūkstes garīgā semināra vadīšanu. Seminārs tiek dibināts ar mērķi sagatavot katoļu priesterus Kurzemē. Bez lāceriešiem mēs redzam arī te ir 1% bernardietis, bet tas burtiski ir viens bernardietis. Bernardieši tā dēvē franciskāņu ordeņa atzara, jeb mazo brāļu ordeņa kopienu Polijā un Lietuvā. Arī viņu vārds mums primāri Latvijas baznīcas vēsturē asociējas ar Latgali. Bernardiešu klosteris ir atradies Viļānos, bet Kurzemes hercogistē kalpo viens bernardietis, viņš kalpo Varnaviču draudzē. Varnaviči ir neko neievērojama vieta, kas neraugoties uz to bija minēta arī Stendera augstās gudrības grāmatas fragmentā, kas tika projicēts vienā no iepriekšējiem referātiem, jo Varnaviči ir hercogistes tālākais apdzīvotais austrumu punkts. Tur kalpo viens bernardietis, viņš gan nav no Latgales, viņš nav no Viļāniem, esmu pārliecināts, lai gan ne 100%, ka viņš nāk no tuvumā esošās Drujas, kur bija darbojies arī bernardiešu klosteris. Visbeidzot, mēs nonākam pie grieķu rita laicīgajiem priesteriem. Tie ir priesteri, kuriem nebija jāievēro celibāts, jo tie ir austrumu tradīcijas priesteri. Par viņu kalpošanu ir zināms ārkārtīgi mazs, viņu sociālo struktūru mēs arī nespējam rekonstruēt, bet viņus arī ir svarīgi pieminēt. Arī tādēļ, ka viņi ļoti labi ilustrē, ka latīņu un grieķu rita kopienas nebija hermētiski izolētas savā starpā. Piemēram, Jēkabpils uniātu draudzē 2/3 no draudzes locekļiem bija latīņu rita ticīgie. Un viņu reliģiskā dzīve atšķīrās ar to, ka ejot pie dievgalda, apmeklējot uniātu liturgiju, kas bija baznīcas slāvu valodā, viņi dievmaizi saņēma neraudzētā, nevis raudzētā formā, kā tas notika uniātu gadījumā. Un šī līdzpastāvēšana un miedarbi ir vērojama ne tikai baziliāņu, kas tā bija uniātu elite, bet arī grieķu rita laicīgo priesteru gadījumā, piemēram, Kaplavas draudzes uniātu priesteris Šutinskis vairāk kārt no Livonijas bīskapa Juzefa Kosakovska, tā paša, kas apmeklēja arī Jelgavas observatoriju, kā bija minējis iepriekšējais runātājs, viņš saņem atļauju uzklausīt arī latīņu rita ticīgo grēksūdzes un atlaist viņiem grēkus. Ja jūs jautāsiet, par kādu cilvēku skaitu ir runa, tie ir 74
priesteri, kurus man izdevās identificēt, vienlaikus hercogistes teritorijā kalpoja aptuveni 40-43 priesteri. Mums ir iespējams rekonstruēt Kurzemes laicīgo latīņu rita priesteru izcelsmi, tā ir ļoti labi dokumentēta. Un, kā mēs redzam, gandrīz puse no viņiem nāk no Prūsijas. Un, kad es saku Prūsija, es domāju tā dēvēto karaļa Prūsiju, kas veidoja autonomu un konfesionāli jauktu Polijas karalistes daļu līdz pat 1772. Gadam, kad to pievienoja Prūsijas karalistei. Vēl to dēvē par Rietumu Prūsiju, mūsdienās tā pilnībā iekļaujas Polijā. Tad mēs redzam, ka būtiska daļa no priesteriem nāk no Žemaitijas un Lietuvas. Geogrāfiski un politiski šie apgabali tiek nošķirti tā laika avotos. Lietuva ir Lietuvas lielkņeziste, kas aptver gan lielu daļu mūsdienu Lietuvas, gan arī Baltkrievijas. Un Žemaitija, tā tad ir tikai Žemaitija, Lietuvas ziemeļrietumu daļa, kas robežos arī ar Kurzemes hercogisti. 23% no priesteriem ir cēlušies no Kurzemes. 3% no Austrijas, vienkārši dators tā sarēķināja. Austrietis ir precīzi 1. 13% priestru gadījumā nav zināma viņu izcelsme, taču mēs varam pieņemt, ka tie vairāk vai mazāk sadalās pa šeit jau uzrādītajiem geogrāfiskajiem areāliem. Runa ir tikai par geogrāfisko izcelsmi. Mēs ļoti reti, kad varam kaut ko pateikt par etnisko piederību, un galu galā tā nebija tik ļoti svarīga šajā laikā. Ja vaicāsiet par priesteru sociālo izcelsmi, tad priesteri, kas nāca no karaļa Prūsijas, visdrīzāk lielākoties piederēja birgeru kārtei. Viņi bija celšies vai no namniekiem, vai no amatniekiem. Karaļa Prūsija bija ļoti urbanizēts reģions salīdzinājumā ar citām Polijas daļām. Priesteri, kas bija cēlušies no Žemaitijas un Lietuvas, visdrīzāk pārstāvēja mužniecību savā vairumā. Kurzemes gadījumā mēs varam identificēt aptuveni 7 priesteru izcelsmi. 2 bija, no viņiem bija hercoga gvardes virsnieka dēli, 2 bija muižnieka dēli, kas visdrīzāk bija muižas pārvaldnieks Aucē. Vienam tēvs bija, priesterim Dereškevičam, tēvs bija gleznotājs. Interesanti arī, ka tieši no Kurzemes nākušo priesteru gadījumu mēs varam uzskaitīt 3 brāļu priesteru pārus. Ja luterāņu gadījumā mēs varam runāt par garīdznieku dinastijām, kad garīdznieku amatu pēc tam pārmanto viņa dēls, tad skaidrs, ka katoļu gadījumā katoļu priesterim, latīņu rita katoļu priesterim nevar būt vismaz oficiāli pēcnācēji. Bet te mēs vērojam arī kaut kādu horizontālo ģimenes tradīciju, kad brāļi, vienā gadījumā pat dvīņu brāļi, kļūst par katoļu priesteriem. Viens no iemesliem, kāpēc izcelt bijušos jezuītus, jo viņu gadījums mazliet atšķiras. Lai gan Prūsija joprojām ir ievērojami pārstāvēta, taču tā neatpaliek no Lietuvas un Žemaitijas. Žemaitija un Lietuva vispār veido faktiski gandrīz pusi no izcelsmes vietām, bet šeit mēs redzam arī pārstāvis no Bohēmijas, no tagadējās Čehijas, kā arī kādu jezuītu, kura dzimšanas vieta ir vai nu Inflantija, vai nu Lietuva. Kāpēc vai nu? Jo viņš ir nosaukts par
inflantiete, bet viņa dzimšanas vieta ir Braslavas apriņķis, kas ir Lietuva. Iespējams, ka viņa ģimene bija cēlusies no Latgales, bet pats viņš tiešām bija dzimis Braslavas apriņķī. Kur izglītojās? Kurzemes hercegistes katoļu priesteri. Un visvairāk es vēlētos runāt tieši par laicīgā klēra izglītību, jo līdz šim tā ir mazāk pētīta, un tā ir daudzveidīgāka nekā regulārajam klēram, un šeit būtu vairāk ko pastāstīt. Bet, kā redzat, šeit jau absolūtais vairākums priesteru ir izglītojies Braunsbergas pontifikālajā jeb pāvesta seminārā. Braunsberga, tobrīd pilsēta Karaļa Prūsijā, mūsdienās Braņeva pilsēta Polijā, kur 1578. gadā pāvesta legāts Antonio Posevino nodibina semināru ar mērķi skolot jaunekļus no protestantisma skartajām zemēm ar domu, ka pēc tam viņi atgriezīsies savās dzimtenēs un turpinās kalpošanu tur kā priesteri vai kā pasaulīgie darbinieki. Kopš 17. gadsimta sākuma Braunsbergas pontifikālajā seminārā sagatavo tikai priesterus. Atšķirībā no citiem semināriem, pontifikālajos semināros bija labāks izglītības līmenis. Priesteri, kandidāti uz priesterību tur tika sagatavoti 4-5 gadu laikā, kamēr citos semināros viņi mācījās 2 līdz 3 gadus. Šajā diagrammā mēs redzam arī, ka neliela daļa bija skolojusies Viļņas pontifikālajā seminārā. Vēsturiski Viļņas semināram bija lielāka nozīme, taču kopš 18. gadsimta vidus tas sāka gatavot tikai austrumu rita garīdzniepus. Taču vēsturiski neviens priesteris, kas ir kalpojis Kurzemē un vēl lielākā mērā Latgalē, bija skolojies tieši Viļņā. Un priesteri, kas pabeidza Viļņas pontifikālo semināru, paralēli ieguva arī akadēmiskos grādus Viļņas akadēmijā, kas bija burtiski pāri ielai no semināra. Viņiem bija bakalaura vai magistra grādi filosofijā. Šeit pieminēt arī Kēnigsbergas universitāte, bet tas tikai tādēļ, ka īsu brīdi Vecpilī kalpojušais priesteris Harders, konvertīts no luterānisma, acīm redzot, pirms konversijas bija studējis Kēnigsbergā teoloģiju, uz ko varētu norādīt seno valodu zināšanas, kas viņam piemita, bet par priesteri viņš tika sagatavots Braunsbergā. Hercogistē nekalpo neviens Krāslavas semināra absolvents. Visi viņi kalpo Latgalē. Es neesmu atradis arī nevienu Ilūgstes garīgā semināra absolventu, kas šajā laikā kalpotu Kurzemē, bet tas tādēļ, ka seminārs sāka savu darbību 789. gadā, saskaņā ar 790. gada vizitāciju materiāliem. Tur bija precīzi viens seminārists, un es neesmu pārliecināts, vai viņš pabeidzis savas studijas. Braunsbergas pontifikālā semināra ēka, ēka, kas būvēta 17. gadsimta beigās, un tur seminārs darbojās līdz pat slēgšanai 798. gadā, tā saucamais akmens nams, Steinhaus, kas gāja bojā uzlidojuma laikā 1945. gadā. Semināru finansēja nevis bīskapija, bet Romas kūrija, precīzāk Romas kūrijas ticības izplatīšanas kongregācija. Un ik viens semināra beidzējs deva zvērestu doties kalpot tur, kur viņu sūtīs šī ticības izplatīšanas kongregācija. Un Kurzeme bija viens no populārākajiem galamērķiem. Taču kopš 1780. gada ar Prūsijas valdības rīkojumu, ar varas iestāžu rīkojumu, iespējams pat ar karaļa personisko rīkojumu, visiem semināra beidzējiem nācās palikt kalpot tikai Prūsijā, tāpēc arī sākās jaunu priesterības kandidātu meklējumi, arī, piemēram, Žemaities seminārā Varņos, Viļņas diecezālajā seminārā un citur. Par valodas zināšanām jābilst kāds vārds. Visi Kurzemes hercogistes katoļu priesteri pēc noklusējuma zināja latīņu valodu, kas bija baznīcas, administrācijas, dievkalpojuma un izglītības valoda. Viņi visi zināja poļu valodu.
visi priesteri, bet tie, kas bija nākuši no Karaļa Prūsijas un no Kurzemes, zināja arī vācu valodu, kas bija ārkārtīgi svarīga, miedarbojoties ar hercogistas varas iestādēm, kur savukārt lietvadības valoda bija vācu. Daži no priesteriem zināja lietuviešu valodu, lielākoties tie, kas bija cēlušies no Lietuvas vai Žemaitijas, arī daži kurzemnieki. Visi priesteri, kas bija dzimuši Kurzemē, zināja latviešu valodu, bet ne tikai kurzemnieki. Lasot Braunsbergas semināra audzēkņu sarakstu, uzmanību piesaistīja tas, ka latviešu valodu zina semināra audzēknis austrietis un likās neko savu. Brīnumbērns iestājās seminārā un uzreiz iemācījās latviešu valodu, bet nē. Vēlāk Vatikāna apustuliskajā arhīvā škirstot Livonijas Kurzemes bīskapa sarakstī ar Varšavas apustulisko nunciju, lasām, ka šis seminārs ir Konstantīns Bergers, Karintijā, Austrijā, dzimis, bet jau kā bērns ar vecākiem izceļoja uz Kurzemi. Un tur ātrā laikā apguvis arī poļu un latviešu valodas. Šeit savukārt ilustrācija ir ar 1764. gadu datēts un acīm redzot sēmē, kas ir Līvenu īpašums Kurzemē, tapis katoļu sprediķa fragments. Sprediķa autora vārds nav zināms, bet mēs zinām, kurš šajā gadā, iepriekšējos gados un vēl 30 nākamajos gados sēmē ir kalpojis. Tas ir Johans Perinets, no sākuma jezuīts, pēc tam eks-jezuīts, dzimis Karaļa Prūsijā, latviešu valodu apguvis jau uz vietas Kurzemē. Turklāt pirmā kalpošanas vieta kā misionāram viņam bija Aulē, Latgalē, bet šeit jau ir kurzemnieku valodā rakstīts sprediķis. Neesmu valodnieks, bet man rodas iespējas, ka, izsakoties tā laika vārdiem, tā ir ļoti šķīsta latviešu valoda, tīra un laba kvalitatīva. Es ceru, ka kāds vēl pievērsīsies Kurzemes katoļu sprediķu pētniecībai. Daļa no šiem sprediķiem ir Nacionālās bibliotēkas krājumā, daļa privātās rokās, diemžēl nemanās. Runājot par kolektīvo portretu, mēs mēģinam izveidot kaut kādu kopsavilkumu, meklēt kopīgo, bet lai aiz tā nepazustu kaut kas unikālais, interesantais, neparastais, tikai viens atradums, kas man gadījās burtiski pirms nedēļas, pārlapojot no Austrijas Nacionālās bibliotēkas nākušos rokrakstus, kas ir Baziljāņu ordeņa Lietuvas provinces vizitāciju protokoli, tostarp arī Ilūkstas un Jēkabpils klosteru vizitāciju protokoli, kuros ir cita starpā uzskaitīts šo klosteru personāla sastāvs. Un pēkšņi es redzu, ka Jēkabpils klosterī divās vizitācijās ir Hilarions Šestovskis, arhitekts. Tātad garīdzinieks, mūks, kas reizē ir arī arhitekts, kas šeit ir ieradies, lai uzraudzītu Jēkabpils Baziljāņu klostera jaunā dievnama celtniecība. Es nezinu, vai viņš ir šī projekta autors, bet viņš noteikti bija klāt būvniecības laikā. Arhitekts garīdznieks nav nekas neparasts Kurzemes vēsturē, jo, piemēram, viens no Ilūkstes jezuītu baznīcas projekta autoriem bija jezuīts Tomas Žabrovskis. Ne tikai arhitekts, bet arī astronoms no Viļņas. Savukārt Hilarions Šestovskis, acīm redzot, ir viens no pirmajiem, viens no nedaudzajiem arhitektiem Baziljāņiem, un kas interesants, dzimis Kurzemē, Ilūkstē. Un noslēdzot priekšlasījumu, mēs atgriežamies pie portreta, kas restaurātors Ditas Murziņas darbības rezultātā ir kļuvis visnotaļ baudāms un aplūkojams. Un kas tad tas ir? Tas ir priesteris Karols Antonijs Bužinskis, un varbūt tās par viņu ir vērts sacīt dažus vārdus, jo viņa gaitas, manuprāt, ļoti labi ilustrē to, kas īsti ir bijuši Kurzemes katoļu priesteri 18. gadsimta pēdējā trešdaļā. Tas ir tāds sava veida koncentrāts. Viņš ir dzimis Kurzemes hercoga gvardes virsnieka ģimenē, Jelgavā, apmeklējis Jelgavas jezuītu skolu,
Un Livonijas Kurzemes bīskapa Juzefa Puzinas sūtīts kopā ar savu dvīņu brāli iestājās Braunsbergas pontifikālajā seminārā. Zināja latīņu, poļu, vācu un latviešu valodas, lielāko mūža daļu nokalpojis kā no sākuma vikārs un pēc tam prāvests Alsungā. Viņa dvīņu brālis Kazimirs ilgākus gadus bija prāvests Kuldīgā, bet vecumdienās tomēr atteicās no šīs nepārāk labi nodrošinātās draudzes un pārcēlās uz Lietuvu. Dvīņu brāļiem bija vēl trešais, vecākais brālis, Ādams Bužinskis, kas arī mācījies Jelgavas jēzuītu skolā, kļuva par virsnieku Polijas karaļa un Krievijas cara armijās, bet kaut kādā brīdī pēkšņi iestājās Baziljāņu ordenī, kļuva par mūku, pieņēma citu vārdu, saucās par Ambroziju. Ordeņa dokumentos raksturots kā labs aritmētikas, geometrijas, vēstures zinātājs un inženieris. Diemžēl pēc kāda laika no ordeņa izstājies, un viņa turpmākais liktenis nav zināms. Lai vai kā katoļi veidoja minoritāti Kurzemes hercogistē, taču viņu garīdzniecība mums atklājas kā ļoti daudzveidīga un daudzpusīga kopiena, kurā mēs varam sastapt gan priesterus, gan pasniedzējus, gan arī vienu arhitektu. Paldies! Paldies, Reini! Bija tāda sajūta, ka jūs varētu nosaukt pilnīgi visus vārdā un uzvārdā, visus no garīdzniekiem. Vai ir kāds jautājums? Jā. Varbūt jūs varat pateikt arī to attiecību, teiksim, kaut vai jūs pētāmajā periodā pret protestantiem, cik protestanti un katoļi bija Kurzemes hercogistē, jo es zinu, kad dibinājās Kurzemes hercogiste, tad tika panākts, ka Polijas karalis apsolīja, ka neliks nekādus šķēršļus protestantismu attīstībai, un pirmais hercogs uzbūvēja veselu virkni luterāņu baznīcu, jau cik liela tagad, teiksim, 18. gadsimta beigās attiecība. Pēc tādām ļoti raupjām aplēsēm es teiktu kādi 10% no hercogistes iedzīvotājiem. Jā, paldies par vēstījumu, bet man ir jautājums Stendera sakarā. Un arī, protams, katoļu sakarā augstsūdzības grāmatā 74. gadā, ko viņš pats raksta, viņš min, ka no katoļiem viņam ceļas stāvus mati. Un es domāju, varbūt tajā laikmeta kontekstā viņš ar to ir domājis jezuītus. 74. gadā vai ne, viņi tiek padzīti, bet viņš raksta tieši par katoļiem, par Polijas Lietuvas katoļu daļu. Un es domāju, vai, piemēram, Kurzemē ir zināms kaut kas par protestantiskās kopienas un katoļu kopienas attiecībām, ka tur var būt kaut kas cits? Tieši pie pusdienu galda mēs nedaudz pārspriedām protestantu un katoļu attiecības, bet tur bija vairāk latgali iesaistīta un Borha ģimene. Bet, teiksim tā, aristokrātu gadījumā šai konfesionālai piederībai īpaši nebija nekādas nozīmes. Viņiem nebija konfliktu. Un arī, kad, piemēram, 18. gadsimta 30. gados, kad tāds konflikts varēja rasties, jo Jelgavas jēzuīts Henriks Mēdams, tā maigi izsakoties, fiziski iespaidoja kādu luterāņu mācītāju, iesitot viņam ar nūju, un visi katoļi aizturēja elpu un gaidīja, ka tulītās būs kaut kāds sprādziens, konflikts, bet nekas tāds neattīstījās, jo Henriks Mēdams pēc savas izcelsmes bija Kurzemes aristokrāts. Un viņa kārtas brāļiem viņš arī primāri bija viņu kārtas piederīgais, nevis katolis un jezuīts. Tas, ka sadzīviskā līmenī, protams, tādi konflikti, konfrontācijas varēja būt, un arī katoļu bīskaps regulāri sūdzas Varšavas nuncijiem, ka, piemēram, muižnieki luterāņi liek strādāt saviem katoļticīgajiem zemniekiem svētku dienās, ka viņus nelaiž uz baznīcu, ka viņiem liec iet pie dievgalda. Sadzīviskā līmenī, protams, tas ir bijis, bet tas, kur kalpoja Stenders, kas bija Sēlija, katoļu garīdznieki, ko viņš sastapa, tie bija jezuīti un baziljāņi. Citu tajā laikā tur tikpat kā nebija.
Tāpēc iespējams no viņiem arī radās šāds priekšstats. Ir vēl viens jautājums? Jā, man tāds īsts jautājums. Zināms, ka 17. gadsimtā Kurzemes katoļi bija pakļauti Žemaitijas bīskapam. Kurā brīdī tad tiek izveidots tas Livonijas bīskapa amats un kad, kā saka, kādā veidā tad tiek nodota tie katoļi no Žemaitijas? Bīskapa amats tiek izveidots, tagad precīzi nepateikšu, bet ne. Katoļu baznīca uzskata, ka kopš tika dibināta kontraformācijas laikā Cēsu bīskapija, katoļu baznīca tā uzskata, nevis vēsturnieki. Vēlāk. Bet kur ir problēma? Ka tiek dibināta Cēsu bīskapija, netiek atrunāts, kādas teritorijas tā aptver. Netiek atrunāta Kurzeme. Un Cēsu bīskapi, kamēr tie tiešām vēl bija Cēsu bīskapi, piemēram, Otto Šenkings, no viņiem visievērojamākais, viņš, lai arī Kurzemi apmeklē, pirmkārt nav zināms, vai tajā laikā Kurzemē bija katoļi, ne arī bija, tad viņi bija ļoti maz, jo lielākā skaitā katoļi parādās jau pēc muižnieku konversijām, visdrīzāk pirmie bija Lidinghauseni Wolfi Sēlijā. Bet līdz pat 1685. gadam Kurzemes katoļi ir Žemaitijas bīskapu jurisdikcijā, kas ļoti nepatīk Livonijas bīskapiem, jo viņi uzskata, ka Žemaitijas bīskapi ir nepamatoti uzurpējuši šo statusu. Un tad pāvests vienkārši izšķir šo konfliktu, uzticot Kurzemes katoļu pārziņu Livonijas bīskapam 1685. gadā. Tas reāli notiek, tā Poplavska? Jā, Poplavska laikā. Jā, jo Poplavskis ir pirmais bīskaps, kas apmeklē draudzes. Ne, Žemaiti jau vairs nepretendē uz to. Jā, konflikts ir izsmelts. Varbūt bija kaut kāds sentiments, nostalģija, bet lielākoties jau šīs cerības uz Kurzemi saistījās ar Piltenes īpašumu atgūšanas cerību. Tāpēc jau arī Žemaitijas bīskapi bija ieinteresēti paturēt savu ietekmi un cerēja, bet Poplavskis jau pēc tam viņa komisija pārņēma iniciatīvu mēģinājumos atgūt vecos viduslaiku Piltenes bīskapijas īpašumus. Labi, paldies, Reini!